Dievs pieļauj, ka tiekam pārbaudīti un kārdināti. Atceramies, ka Ījabs bija ar Dievu un vairījās no ļauna. Draudzība ar Dievu bija patiesa. Dievs no savas puses šo draudzību apliecināja arī pretiniekam, bet Sātanam ar to nepietiek. Jā, varbūt Dievs to tā redz, bet es gribu redzēt, ko tad pats Ījabs saka par šo draudzību. Vai tas ir arī Ījaba viedoklis? Vai varbūt tikai Dieva? Tad, kad līgavainis ar līgavu ir kopā un mīl viens otru, bet ir kāds trešais, kurš cenšas iejaukties attiecībās un izrāda uzmanību līgavai. Kuram tad ir jāpasaka nē šai trešajai personai? Vai ne pašai līgavai, kurai tiek izrādīta uzmanība? Jo tas, ka līgavainis savu līgavu mīl, tas jau ir skaidrs, bet vai pati līgava arī ir tikpat uzticīga? To var atbildēt tikai pati līgava. Un līgavainis pieļauj, ka līgava pati var dot atbildi par sevi. Jā, kā tad ir ar šo lietu? Tā arī mūsu dzīvē ar kārdinājumiem. Dievs pats mūs nekārdina. Dievs mums neizsaka ļaunus piedāvājumus, bet viņš pieļauj, ka tiekam kārdināti. Viņš pieļauj, ka mēs paši varam pretiniekam atteikt, ka paši varam apliecināt mūsu uzticību Dievam. Neviens cits mūsu vietā to nevar. Attiecības nepastāv no tā, ka viens tās vēlas. Attiecības tiek apliecinātas no abiem.